Šī ir maza liecība ar lielu ietekmi uz to, ka tiek parādīts, kā Dievs rūpējas par pilnīgi triviālām lietām, bet kā viņš gādā līdz mazākam sīkumam. Es kopā ar 2 draugiem jaungadā devos uz Lietuvu, sagaidīt 2024. gadu Lietuvā. Un šai mūsu draugu kompānijai ir viena no kopīgajām iezīmēm ir tas, ka mums patīk dažādas interesantas zeķes. Un tā ceļojuma laikā es vēlējos saviem draugiem uzdāvināt pa zeķu pārim. Man kaut kā tur nesanāca, un es neatradu tādas smukas, ko man gribētos, un beigās tas neizdevās. Un tad pēc šī ceļojuma mēs atgriezāmies mājās, un pēc kādas nedēļas es iegāju tuvējā piemājas veikalā, un es ieraudzīju, ka tur ir atvests tāda kaste ar dažādām zeķēm, kurām ir atlaide. Un es tur rakājos pa to kasti un nevaru atrast īstos izmērus. Beigās es atrodu un nopērku mums visiem vienādas zeķes. Un es aizēju mājās, un es tādu priecīgi esmu, ka es ieguvis mums visiem būs kopīgas, nevis kopīgas zeķes, bet vienādas zeķes. Un es sēžu un skatos uz tām zeķēm, un tās zeķes ir dzeltenas. Uz dzeltena fona ir arbūzu šķēlītes. Un es tajā mirklī saprotu, tur ir visas krāsas no Lietuvas karoga. Tas dzeltenais fons, sarkanais arbūzu mīkstums un zaļā miza. Un tajā brīdī man likās, ka es esmu tik ļoti samīļota no Dieva, ka viņš runā tajās pilnīgi miniatūrajās ikdienas lietās un ir kā liels atgādinājums tam, ka viņš joprojām ir tuvu, pat tad, tas tiek paziņots man šādā veidā, un man ir liels prieks, ka manā dzīvē ir šī zeķu liecība, kā atgādinājums par viņa visur klātesamību un rūpēm. Paldies, Dievs, ka Tu esi arī visu mazo lietu Dievs. Paldies Tev, ka Tu apliecini savu mīlestību un klātesamību nepārtraukti, ka Tu mūs samīļo un iepriecini ar visdažādākajiem mīlestības apliecinājumiem. Lūdzam, Dievs, ka spējam saskatīt Tavu klātbūtni mūsu ikdienā, vismazākajās lietās, ka varam priecāties un pateikties Tev, ka Tu esi mūs mīlējis pirmais un mīli cauri laikiem. To lūdzam tajā lūgšanā, kuru Tu mums esi atstājis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.